Iepazīstieties, tas ir Niklaus. Niklaus. Beatmakers vai Niklaus? Jā. Simā. Dirty Deal Audio ir tāds grupējums, kur vairāki beatmakeri apvienojās un veids dzīvās uzstāšanās, mēģina veidot dažādus interesantus gabalus. Šodien mums ir unikāla iespēja parunāties ar vienu no viņiem. Ko tu parasti sāc, kad tu taisi beatu? Vai tā ir kaut kāda drobena, vai tās harmonijas apakšā? Es parasti iedvesmojos tā kā no platēm. Es pārsvarā klausos plašu mūziku un var teikt, no tā ķera to sajūtu, kad var vienkārši izlikt to visu uz tā beata un tik līdz tu dzirdi to skaņu. Piemēram, tā kā no kaut kāda sampla kaut ko izgriezt ārā. Tas momentā tā kā paliek prātā, tu uzreiz dzirdi to, kā tas varētu skanēt, un var jau redzēt to beatu. Vai bieži sanāk tā, ka tu darba procesā es uzmēstoros kaut ko pilnīgi citādāk nekā tev sākumā šķiet, kad tas izklausīsies? Nu, tas samērā notiek diezgan bieži, bet tas apmēram tāpat kā māksliniekam. Viņš taisās glaznot gleznu, bet laika apstākļi mainās, un līdz ar to viss tas fons, piemēram, glezno ainavu, un tur tā ainava var izmainīties jebkurā brīdī. Vai ir kāds vokālists, ar kur tu vēlētos sadarboties? Vienalga, reperis, dziedātājs? Man ir tagad tāda maza cerība, ka nākotnē es varētu tā kā beatmakers Flying Lotus sadarboties ar Eriku Badu vai kaut ko tam līdzīgu, bet vismaz Latvijas izpildītājiem es galīgi neskatos, jo nav tās dvēseliskās izjūtas, ko es parasti klausos. Tā ir akadēmiska dziedāšana, nekas cits. Erikas Badu, viens no producentiem, ir Questlove no The Roots. Es viņu mūziku klausies. Nu, vai tu saskati arī kaut kādas līdzības sevi un viņā, vai tu no viņa centies kaut ko paņemt, iedvesmoties? Es nezinu. Īpaši tā es necenšos tā kā aizņemties vai aizgūt no kādiem citiem. Bet jā, samērā tā kā ir tā sajūta, tā, kad tu klausies to mūziku, dažreiz cenšas kaut ko līdzīgu uzmeistarot, bet tikko tu klausies un tu esi uztaisījis gandrīz tādu pašu, tad tas nav tas, jo tas būtu tāpat kā uzrakstīt tekstu, bet jo tāds teksts ir bijis. Vai tavuprāt jauniem beatmakeriem vajadzētu klausīties citus beatmakers, lai viņi spētu radīt kaut ko interesantu? Nu, jā, jo personīgi es ietekmējos tā kā no DJ Premiera un PT Rock un Madlib, kas ir mans pats mīļākais producents. Un, nu jā, es klausījos Madlibu, viņu jau klausos kādus 6 gadus vairāk, un pašiem ir 18. Un tā, bet nu jā, es ņemu no viņa piemērus, un līdz ar viņu mūziku esmu arī izaudzis. Es domāju, ka ne pēdējo reizi mēs runājam ar beatmakeriem no Dirty Deal Audio, jo tiešām ir interesanti paskatīties, paklausīties, kā kāds cits cilvēks veido kaut ko jaunu, varbūt pat izmantojot kaut ko nedaudz vecu. Interesanti. Mēs jau esam muzikāli cilvēki, un man tie muzikālie sižeti vispār pa pirmo patīk. Tā kā turpinām skatīties Semu un ceram gaidīt vēl beatus.